Labdien! Šodien mēs ar jums parunāsim par algebriskās daļas saīsināšanu. Izrunāsim gadījumu, kad mums skaitītajā vai saucējā ir kaut kāds polinoms, kuru mēs sadalīsim reizinātājos, izmantojot grupēšanas paņēmienu. Tātad es redzu, ka skaitītajā man ir 4 elementi, tātad vajadzēs to sadalīt reizinātājos. Kā to izdarīt? Kaut kur augstāk atstāšu linku. Tātad, kā es vispār to varu izdarīt? Ja mēs grupējam, mēs ņemam pirmo, otro elementu, trešo, ceturto, vai arī jebkuru pāri. Tātad, paņemšu pirmo, otro. Tā, tagad skatīšos. 7x, y plus 21x. Kas mums ir kopīgs? Tad es uzreiz redzu, ka kopīgs ir 7x. Iekviņā man paliek y plus 3. Ņemu otru pāri, tad 10y plus 30 un kopīgais ir 10. Tad rakstu plus, jo visur ir plusi, un rakstu 10. Atveru iekviņu, iegūšu y plus 3. Tā, veru ciet. Tagad skatos uz saucēju. Saucējā man ir 4y plus 12. Tātad kopīgais dalītais ir 4, kuru es iznesīšu pirms iekviņas kā reizinātāju. Iegūšu y plus 3. Un tagad man paliek sadalīt reizinātājo skaitītāju un iegūšu pirmajai iekviņā y plus 3, otrajā 7x plus 10. Tā, super. Skatos uz saucēju 4 y plus 3. Tā, un redzu vienādas izteiksmes, vienādus reizinātājus. Saīstinu un iegūšu rezultātu 7. Tā, es pazaudēju x. 7x plus 10 un to visu dalu ar 4. Daļa ir saīstināta. Tad no sākuma daļas, kura bija tik milzīga un tik liela, es iegūstu 7x plus 10 dalīts ar 4. Tā, aplūkosim vēl vienu piemēru. Tad skaitītāju sadalu reizinātājos iegūšu 10 reiz 3 plus y. Ļoti līdzīga izteiksme pirmajam piemēram. Tā, saucējā paņemšu tā atkal pirmo, otro pāri. Tā, un redzu, ka es varu iznest kā reizinātāju pirms iekviņas 7x. Tā, man paliek y plus 3, un no otra pāra es varu iznest divnieku pirms iekviņas, un paliek y plus 3. Tā, tagad pārrakstu skaitītāju un iegūšu saucējā pirmo iekviņu y plus 3, otru iekviņu 7x plus 2. Tā, un redzu, kā man ir divas iekviņas, 3 plus y un y plus 3. Šīs iekviņas būs vienādas, tāpēc es viņas svītroju nost, rakstu vienniekus, un rezultātā iegūšu daļu 10 dalīts ar 7x plus 2. Tas šodienai viss. Paldies par uzmanību. Visu labu!